Sveicināti Debugging the Mind podkāstā, kur mēs skatāmies uz cilvēku kā uz sarežģītu sistēmu. Tāpat kā IT pasaulē mēs meklējam kļūdas, analizējam logfailus, atrodam cēloņus, pārkonfigurējam un testējam sistēmas. Mēs varam darīt to pašu arī ar savu prātu, emocijām, ķermeni un dzīves modeļiem. Es esmu Inga, un šeit mēs mēģināsim saprast nevis to, kas ar mums ir nepareizi, bet to, kāpēc mūsu sistēma darbojas tieši tā, kā tā darbojas. Un šis ir Debugging the Mind no IT sistēmām līdz prāta sistēmām. Ja jūs esat klausījušies iepriekšējās epizodes, tad jūs jau zināt, ka mēs esam devušies diezgan interesantā ceļojumā ar sevi. Mēs sākām ar novērošanu, kur mēs mācījāmies pamanīt to, kas jau notiek, nevis uzreiz labot, nevis uzreiz mainīt, bet vispirms ieraudzīt, jo mēs nevaram mainīt to, ko mēs neapzināmies. Pēc tam mēs runājam par bugu identificēšanu, par tiem iekšējiem modeļiem, kas mūsu dzīvē atkārtojas. Tās ir domas, reakcijas, uzvedības, brīži, kad mēs atkal un atkal nonākam vienā un tajā pašā dzīves situācijā un pēc tam brīnamies, kāpēc tas atkal notiek ar mani. Tālāk mēs pārgājām pie logfailu analīzes, kur mēs mācījāmies lasīt savu dzīvi, savas domas, emocijas, ķermeņa reakcijas, piefiksēt atkārtojošos notikumus. Un mēs skatījāmies uz dzīvi kā uz sistēmu, kas nepārtraukti mums kaut ko parāda, un tad mēs devāmies vēl dziļāk uz cēloņa analīzi, jo ir jāsaprot, ka simptoms nav cēlonis. Tas, ko mēs redzam savā dzīvē, bieži vien ir tikai gala rezultāts procesam, kas notiek daudz dziļāk. Pēc tam mēs runājam par sistēmas pārkonfigurēšanu, par iespēju mainīt savus uzskatus, atlaist visas savas vecās emocijas, veidot jaunus ieradumus un pats galvenais veidot jaunu identitāti. Nevis cīnīties ar sevi, bet atjaunināt sevi. Un tad mēs nonācām pie testēšanas, jeb integrācijas, jo nepietiek ar to, ka mēs kaut ko esam dzirdējuši kādā seminārā vai lasījuši kādā grāmatā, jo nepietiek ar to, ka mēs to dzirdējām, saprotam, bet nepietiek pat ar to, ka mēs kaut ko mainām, jo ir šeit būtisks aspekts tas, kad ir jāskatās, vai šīs pārmaiņas patiešām darbojas manā dzīvē. Un šodien mēs nonākam pie 7. elementa, pie elementa, kas patiesībā savieno visus iepriekšējos, pie elementa, kas pasaka, ka šis process nekad īsti nebeidzas. Un šodien mēs runāsim par nepārtrauktu attīstību, jeb continuous improvement. Un iespējams šī ir viena no svarīgākajām idejām visā Debugging the Mind pieejā, jo ir jāsaprot, ka neviena sistēma nekad nav pabeigta un arī cilvēks nekad nav pabeigts. Un tāpēc es vēlos jūs rosināt uz pārdomām, vai jūs kādreiz esat domājuši, piemēram, jūsu prātā ir nākuši tādi jautājumi, piemēram, kad es beidzot būšu sakārtojis sevi, kad es būšu pārliecināts vai mierīgs vai nebaidīšos, vai, piemēram, kad es beidzot būšu izdziedinājis visas savas bērnības traumas, kā šobrīd ir ļoti moderni saukt, kā es beidzot būšu sapratis sevi, vai kad es būšu tāds cilvēks, kāds es gribu patiesībā būt. Un tad varbūt es varēšu vienkārši dzīvot. Un man ir sajūta, ka ļoti daudzi cilvēki dzīvo ar šādu iekšējo gaidīšanas procesu. It kā kaut kur priekšā būtu kaut kāds īpašais punkts, kurā mēs beidzot būsim gatavi. Bet rodas jautājums, vai tāds punkts vispār eksistē. Un tad padomājiet, vai iedomājieties IT sistēmu,
Un vai jūs kādreiz esat redzējuši sistēmu, kas pēc izveides vairs nekad netiek atjaunināta? Programmatūra tiek atjaunināta nepārtraukti. Operētāju sistēmas tiek atjauninātas, drošības sistēmas arī tai skaitā tiek atjauninātas, tiek labotas kļūdas, uzlabota veiktspēja, pievienota jauna funkcionalitāte katru reizi labāka un labāka. Kāpēc tas notiek? Tāpēc, ka mainās vide, mainās lietotāji, mainās tehnoloģijas, mainās cilvēku vajadzības, un tāpat laikā paralēli arī drošības jautājumi paceļās citā līmenī, un tas pats tieši notiek ar cilvēku, jo tu šodien vairs neesi tas pats cilvēks, kas tu biji vakar vai 10 gadus atpakaļ, bet varbūt tu joprojām mēģini dzīvot ar programmām, kuras tika uzrakstītas pirms 10, 20 vai pat 30 gadiem. Un tāpēc es vēlos, lai tu iedomājies, ka tu nopērc datoru, tu to ieslēdz, viss darbojas, un tu saki, ka super lieliski, tagad es šo sistēmu nekad vairs neaiztikšu, tu nekad neatjauninās programmatūru, nekad nepārbaudīsi drošību, nelabos nekādas kļūdas vai, piemēram, pat nepielāgos sistēmu jaunajām vajadzībām. Kas tajā brīdī notiks? Ir jāsaprot, ka agri vai vēlu šī sistēma sāks novecot. Ne tāpēc, ka tā sākotnēji ir bijusi slikta, bet tāpēc, ka pasaule apkārt mainās. Un jebkurš jums IT speciālists teiks, ka IT jomā ļoti ātri viss mainās. Un tieši tas pats arī ir ar cilvēku. Jo ir jāsaprot, ka dažreiz tas, kas tev kādreiz palīdzēja izdzīvot, šodien tev traucē tieši dzīvot. Piemēram, ja tu bērnībā iemācījies klusēt, lai izvairītos no konflikta, šodien tu nespēji pateikt, ko patiesībā domā. Ja tu bērnībā iemācījies būt perfekts, lai saņemtu atzinību sev, tad šodien tu nespēji atpūsties, nejūtot vainas sajūtu. Ja, piemēram, tu bērnībā iemācījies visu darīt pats, jo neusticējies citiem, šodien tu esi noguris, jo neļauj nevienam sev palīdzēt. Un tā nav obligāti sliktā programma. Tā bija programma, kas kādreiz, viņa pildīja savu funkcionalitāti, bet tev ir jāprot pašam sev godīgi atbildēt uz jautājumu, vai tā programma, kas šobrīd darbojas, tev ir vajadzīga. Tas arī skaitās šis nepārtrauktās attīstības princips, kad nevis, ka mēs tur domājam, kas ir bijis ar mani nepareizi, bet tas, ka mēs uzdodam šos pareizos jautājumus, vai tas, kas mani agrāk aizsargāja, joprojām man šī brīža dzīves situācijās palīdz. Un, ja mēs skatāmies no IT pasaules, tad IT pasaulē nepārtraukta attīstība nav tikai salabojama kļūdu. Tas ir tāds sava veida domāšanas veids nepārtrauktais, jo kad darbojas dažādas sistēmas, kad viņas vēl miedarbojas, integrējas viena ar otru, tad parasti IT spečuki, viņi nepārtraukti domā, ko mēs varam izdarīt labāk. Un šeit arī ir šī ļoti svarīga atšķirība, ka ir cilvēki, kuri mainās tikai tad, kad kaut kas sabrūk, un tad viņi sāk meklēt risinājumus, piemēram, tur attiecības sabrūk, veselība pasliktinās, izdegšana, darbs vairs nav iespējams, respektīvi, galīgi nepatīk, un tad sākās cilvēkām šīs pārmaiņas. IT sistēmā parasti tā nedara. Un tāpēc Continuous Improvements piedāvā citu pieeju, ka tev nav jāgaida savas sistēmas avārija, tu vari laicīgi pamanīt jau šos nelielos signālus un
respektīvi tu vari ātrāk reaģēt uz tiem. Un tieši tā darbojas arī IT sistēma uzturēšana, jo gudra sistēma netiek gaidīta, kad viņa galīgi atslēgsies, un nevarēs pildīt savu funkciju. Ja. Tā tiek monitorēta, analizēta, uzlabota, un tāpēc es tev vēlos uzdot jautājumu, vai tu savu dzīvi sāc mainīt tikai tad, kad vairs nav iespējams turpināt. Vienkārši godīgi šobrīd padomā, vai tu savu dzīvi sāc mainīt tikai tad, kad vairs nav iespējams turpināt. Vai arī tu tomēr spēji pamanīt šos mazos signālus, šo nogurumu, aizkaitinājumu, varbūt kaut kādu domu, kas regulāri atgriežas pie tevis cikliski, vai ir kaut kāds konflikts, kas arī atkārtojas, vai kaut kādas citas dzīves situācijas atkārtojas tev katru nedēļu vai mēnešiem. Nezinu, katram tas cikls varētu būt individuāls, vai tu ņem vērā savu ķermeņa saspringumu, un spēj pateikt, ka šeit kaut kas notiek, kad kaut kas nav kārtībā, ka man vajadzētu paskatīties. Un tad, kad mēs apzināmies, sākam ieklausīties un skatīties, monitorēt, analizēt, tad to var uzskatīt, ka tu esi iegājis tādas apzinātas dzīves sākumā. Un interesanti ir tas, ka mēs bieži domājam par pārmaiņām ļoti grandiozi. Es mainīšu savu dzīvi, es kļūšu par citu cilvēku, no pirmdienas viss būs citādi, bet tev ir jāsaprot, ka neviena sistēma nemainās vienā milzīgā lēcienā. Tās bieži mainās ar tādiem maziem uzlabojumiem, piemēram 1%, vai viena izvēle, vai viena saruna, kaut kāda robeža, vai jauna reakcija, vai viens nē, vai viens jā, vai kaut kāda viena pauze, kuru tu ieturi pirms sniegt atbildi. Un tāpēc es tev vēlos, lai tu iedomājies, ka tev pasaka kāds kaut ko aizvainojušu, un tava vecā programma automātiski ieslēdzas. Tu uzreiz reaģēji, bet šoreiz reakcijas vietā tu vienkārši apstājies, skaiti līdz 3 vai 10 sekundēm, un pēc tam sev pajautā, vai es gribu reaģēt vienmēr uz tādām, aizvainojumiem, varbūt tās 3 sekundes tajā brīdī vai tās pašas 10 jums šķiet, kaut gan pietiek sākumā testēt ar 3 sekundēm, kādam varbūt liksies, ka tas nav nenozīmīgs nekas, bet patiesībā tas var būt tāds milzīgs sistēmas atjauninājums, jo pirmo reizi starp stimulu un reakciju ir parādījusies apziņa, un tur, kur ir apziņa, tur pamainās arī skatījums uz dzīvi. Un tagad es gribu parunāt par kaut ko tādu ļoti svarīgu, par atgriešanos, kur bieži vien cilvēks saka, ka es jau ar šo esmu strādājis, es jau to sen zinu, es to saprotu, es taču zinu, kāpēc man tā ir. Un dzīve piespēlē konkrēto dzīves situāciju, un mēs redzam, ka vecā reakcija atkal atgriežas, un cilvēks domā, viss, es atkal neko neesmu pamainījis, bet es tevi gribu tā kā iedvesmot un pārliecināt, ka varbūt tā nav taisnība. Varbūt tas, ka vecais baks atkal parādījās, nenozīmē, ka tu esi atkal atgriezies sākuma punktā. Varbūt tu vienkārši esi nonācis nākamajā šajā testēšanas līmenī, ja agrāk tu pamanīji savu reakciju pēc stundas, tad tagad tu to pamani pēc 10 minūtēm, un pieļauju, ka testējot, tu pamanīsi, kad tu jau varbūt minūtes laikā to atkot, vai pat sekundžu laikā. Un vēlāk kad tu būsi šos testa līmeņus izgājis cauri, tad tu vēlāk pilnīgi noteikti izvēlies
izskatīsies citādi, un tas jau būs progress, nevis perfekta dzīve, bet tā būs tava ātrāka apzināšanās. Un es gribu, lai tu atceries, ka progress nav tas, ka tu nekad vairs neaktivizējies. Progress ir tas, ka tu ātrāk pamani, ka esi aktivizējies. Un runājot par šo visu, man ļoti patīk viena metafora, ko var salīdzināt. Un tāpēc es vēlos, lai tu iedomājies, ka cilvēka dzīve vienmēr ir beta versijā, bet beta versija nozīmē, ka tā vēl nav galīgā versija. Tā tiek testēta, tiek novērota, uzlabota. Un zini, kas ir interesanti, tas, ka daudzi cilvēki gaida, kad viņi kļūs par to gatavo versiju. Bet tev ir jāsaprot, ka varbūt tādas versijas nemaz nav. Varbūt tu vienmēr esi version 1, pēc tam tu esi version 2, vai 2.1, vai version 3. Un katra šī versija nav labāka, tāpēc, ka iepriekšējā bija slikta. Tā vienkārši ir nākamā tava versija ar tavu jaunu pieredzi, ar tavām jaunām zināšanām, apziņu, jauniem jautājumiem par dzīvi, un tāpēc es vēlos, lai tu apstājies, jo debugging the mind var ļoti viegli pārprast. Tas nav par to, ka cilvēks varbūt ir salauzts vai viņam ir kaut kāds defekts, nē, tas nav, jo tev ir jāsaprot, ka tu neesi dators, tu neesi kļūda vai problēma. Tu vienkārši esi ļoti spēcīga, liela dzīva sistēma, un šī dzīvā sistēma, viņa nepārtraukti mainās. Tāpēc es negribu, lai pēc šī podkāsta tu skaties uz sevi un saki, ak, šausmas, man ir tik daudz bagu. Nē, tev ir, es ļoti vēlos, ka pēc šiem podkāstiem tev nonāc pie tādas apziņas, ka tu saki, jā, tagad es spēju sevi labāk saprast. Un tas ir pilnīgi cits skatījums, jo pašizziņa nav sevis kritizēšana, pašizziņa ir saistīta tieši ar sevis izpēti. Un tagad es vēlos piedāvāt tev vienkārši tādu ciklu. Tu patiesībā to vari izmantot katru nedēļu vai pat katru dienu, un šie cikli saistās ar 7 punktiem, jā. Pirmais tas ir novēro, un kad tu vēro, kas šobrīd notiek vai no ar tevi, vai ar to situāciju, kurā tu šobrīd atrodies. Tālāk otrais šis solis ir identificēšanas solis, kur tu vēro pēc novērošanas secini, kuros brīžos, cik daudz kas atkārtojas. Tālāk šis ir trešais tas cikls, jeb posms, jā, kur tu analizē, kāpēc tas notiek. Un pēc analīzes mēs nonākam līdz 4., kur tiek veikta maiņa, respektīvi, kur mēs atbildam uz jautājumu, ko es varu izdarīt citādi, lai kaut kas pamainītos. Un tad, kad mēs izdomājam šo risinājumu, kas būtu jāmaina, lai kaut kas pamainītos, mēs attiecīgi nonākam pie 5. cikla, pie testēšanas, kur mēs pārbaudam, vai tās izmaiņas, ko mēs tā kā esam ieviesuši sevī, ko mēs tā kā gribam integrēt sevī, vai šī pieeja jaunā darbojas. Un tālāk ir tāds 6. cikls, kur mēs pēc šīs testēšanas secinām, ko tad mēs jaunu uzzinājām, kāda ir informācija ienākusi pēc šīs testēšanas. Un ja mēs esam secinājuši, ka tomēr kaut kas būtu jālabo, tātad mēs nonākam jau pie 7. cikla, tātad uzlabošanas cikla, jā, ar jautājumu pašiem sev, ko mēs nākamreiz varam izdarīt vēl labāk, jā, lai mēs no šo, piemēram, to pašu ieradumu ar mīnuszīmi mainītu uz pluszīmi.
un tad sāc visu no jaunu, un tas arī skaitās continuous improvement, un tas ir debugging zem dzīvesveids, es viņu arī tā vēl varētu nosaukt. Un tāpēc, kā vienmēr, es gribu dot kaut kādu mazu praktisku uzdevumu, un šodien vakarā pēc darba, ja tev ir laiks tagad, tad arī tagad tu vari ņemt lapu rokās un uzraksti, kas šonadēļ tavā dzīvē atkārtojās. Šobrīd ir šonadēļ pagājušas 4 dienas konkrēti, bet varbūt tas, kas klausīsies šo podcastu, tas vēl tā var būt svētdiena, bet vienkārši, ja tu klausies podcastu pirmdienā, tad paskaties, kas tavā dzīvē atkārtojās pagājušajā nedēļā. Varbūt tas bijis kaut kāds konflikts, varbūt tu piefiksēji, ka nedēļas laikā katru dienu pie tevis caur dažādiem cilvēkiem, caur dažādām dzīves situācijām atkārtojās kaut kāda emocija. Varbūt tu jūti nogurumu vai kāda doma tev nepārtraukti galvā šaudījās. Un šajā brīdī piefiksē, kas ir tā lieta, kas tev ir atkārtojusies nedēļas laikā, un tālāk uzdot vienkārši 3 jautājumus. Pirmais, ko es pamanīju, otrais, ko es par sevi iemācījos, un trešais, ko es nākamreiz mēģināšu darīt savādāk. Un šeit ir būtiski, ka tev nav jādomā, ko es esmu izdarījis nepareizi, bet tev ir jāformulē to tā, ko tu no šīs situācijas vai no šās emocijas vai no tās domas, kas tev visu laiku griežas galvā, ko tu no tās esi iemācījies, ko tu esi ieguvis. Tāpēc, ka šī vārdu maiņa komunikācijā pat pašiem ar sevi, tad, kad mēs veicam šo analīzi, var mainīt visu. Piemēram, situācijā, kad pirmais, ko mums prāts izšauj, es izgāzos, nē, tev ir jāsaprot, ka tajā brīdī, kad tev liekas, ka tā ir bijis kaut kāda neveiksme, prātam tā liekas, tu vienkārši veic šo dialogu un saki, nē, es ieguvu informāciju, ka nākošais būtu jādara tā un tā. Vai, piemēram, tā, kad cilvēki bieži vien arī, kad kaut kas neizdod, sāk šausmas, es visu esmu sabojājis. Nē, tu vienkārši esi atklājis caurumu, jeb šo drošības caurumu, kur tev ir jāveic vēl kaut kāda padziļināta izpēte, lai tu vari secināt, kas tev būtu bijis jādara savādāk. Vai, piemēram, cilvēki, kuri saka, ka, piemēram, viņam par kaut ko pārmet, un viņam ir vieglāk pateikt, sorry, es nekad nemainīšos. Nē, jebkuram cilvēkam ir iespēja mainīties, tāpēc, ka mēs nepārtraukti katru sekundi mācamies. Un tas ir normāls šis continuous improvement process, un bez tā mēs nekur netiekam uz priekšu. Tāpēc tagad es gribu, lai tu uz brīdi padomā par savu dzīvi, par cilvēku, kas tu esi bijis pirms 5 gadiem, varbūt pirms 10, varbūt pat par to cilvēku, kas tu biji bērnībā, un paskaties uz viņu ar citām acīm. Jo varbūt šis cilvēks nezināja to, ko tu zini šodien, varbūt viņš pieņēma lēmumus, kurus tu šodien vairs nepieņemtu. Gan jau, ka viņš baidījās, kļūdījās vai izvēlējās nepareizus cilvēkus. Varbūt viņš pārāk ilgi palika uz vietas, kurās vairs varbūt nebija jāpaliek, bet tev ir jāsaprot, ka šis cilvēks darīja to labāko, ko tajā brīdī spēja, ar tām zināšanām, prasmēm, pieredzi, apziņu, resursiem, ar tām iekšējām programmām, kas viņā bija pieejamas, un varbūt šodien tavs uzdevums nav viņu nosodīt, bet vienkārši pasaki paldies. Paldies par to, ka tu mani atvedi līdz šai vietai, kur šobrīd es atrodos, un ka tagad es vienkārši varu atjaunināt sistēmu,
varu izvēlēties rīkoties citādi, es varu turpināt ne tāpēc, ka ar mani kaut kas nav kārtībā, bet tāpēc, ka es esmu dzīvs, un dzīvs cilvēks mainās nepārtraukti. Un tāpēc mums katram ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam pasaulē, kur attīstību bieži mēra ārējos rezultātos, un parasti ir tā, ka cik daudz tu nopelni, vai cik tu daudz tur esi sasniedzis, kāda ir tava auditorija, un cik liela, cik daudz tur sekotāju, status, ja, bet es vēlētos, lai tu paskaties mazliet savādāk uz šo, gribu piedāvāt vienkārši atbildēt savu uz jautājumu, vai tu šodien esi apzinātāks nekā vakar. Jā, varbūt tu vēl neesi sasniedzis savu mērķi, bet šodien tu varbūt sevi labāk saproti nekā vakar. Varbūt tev vēl nav ideāla attiecība, bet tu vairs neizvēlies attiecības tikai tāpēc, lai nebūtu viens. Varbūt tu vēl neesi tur, kur vēlies būt finansiāli, bet tu vairs nepieņem šos lēmumus tikai baiļu dēļ. Un tas pats, kad varbūt kāds no baidās kļūdīties, jā, bet tev ir jāsaprot, ka tu mācies no savām kļūdām ātrāk, jo tad, kad mēs pieļaujam šīs kļūdas, mēs ātrāk mācamies un vairs nepieļaujam šīs kļūdas, jo skatīties uz citu kļūdām un pieļaut pašam, tās ir divas dažādas lietas. Jā, un tagad mēs nonākam pie tādas galvenās atziņas, kuras gribu tev ļoti pateikt vienkāršiem vārdiem, ka jebkuram mērķim nav jākļūst ideālam, jo tev ir jāsaprot, ka ideālu cilvēku neeksistē šajā pasaulē, ideālu sistēmu arī neeksistē, un ideālās dzīves kā tādas arī nav šajā pasaulē. Un ja tu visu dzīvi centīsies kļūt ideāls, tu vienmēr jutīsies nepietiekams, tāpēc es tev piedāvāju pilnīgi citu mērķi, kļūt apzinātākam par savām domām, emocijām, savu ķermeni, savām izvēlēm, saviem ieradumiem, būt apzinātākam par to, kā tu reaģē, ko tu atkārto, jo tu atceries saukli, jo tas, ko tu apzinies, tu vari ieraudzīt. Jo to, ko mēs varam ieraudzīt, mēs varam izpētīt, ko mēs varam izpētīt, attiecīgi mēs varam saprast, un tad, kad mēs saprotam, mēs varam arī mainīt. Un to, ko vari mainīt, tu vari integrēt savā dzīvē. Un varbūt tagad jūs saprotat, kāpēc debugging the mind nav tikai 7 elementu metode, tā nav vienkārši tā novērošana, bagu identificēšana, logfailu analīze, cēloņu analīze, sistēmas pārkonfigurēšana, testēšana un nepārtraukta attīstība. Tas ir viens liels cikls. Un šis cikls var atkārtoties nepārtraukti visu dzīvi, jo visu dzīvi mēs novērojam, mēs ieraugam, mēs saprotam, mainam, testējam, mācamies un atkal novērojam un lecam nākamajā līmenī. Tāpēc es uzskatu, ka debugging the mind nav mērķis, tas ir dzīvesveids, tā ir attieksme pret sevi, tā ir spēja paskatīties uz sevi ar ziņkārību, nevis nosodījumu. Tā ir spēja pajautāt godīgi sev, kas šeit notiek, ko mana dzīve man rāda, ko es varu šobrīd iemācīties, ko es varu izdarīt citādi. Un šie jautājumi ir tieši sevis izzināšanas jautājumi, nevis nosodīšanas, kritizēšanas, bet tieši sevis izzināšanā. Tāpēc es gribu jūs aicināt uz tādu vienu pēdējo refleksiju, padomājiet par vienu lietu savā dzīvē, kuru jūs šobrīd gribētu uzlabot. Nevis visu dzīvi, bet vienu lietu, vienu posmu, vienu savu sistēmas daļu, un pajautājiet sev,
un skatoties uz šo vienu sistēmas daļu, ko es šobrīd redzu, kas šeit atkārtojas, ko es vēl neesmu pamanījis, kas varētu būt šīs situācijas cēlonis, ko es tur varētu pārkonfigurēt un kā es varētu pārbaudīt, vai šī jaunā pieeja, ja šī jaunā versija, ko es gribu integrēt, darbojas. Un pats galvenais, kāds ir šis mans nākamais mazais uzlabojums. Nevis kā nākamais tāds milzīgs solis, nevis radikāla dzīves maiņa, vienkārši nākamais mazais uzlabojums. Un ja jūs esat noklausījušies visas 7 Debugging the Mind epizodes, tad es vēlos jums pateikt paldies. Paldies, ka bijāt šajā ceļojumā. Mēs sākam ar novērošanu, mēs nonācām līdz nepārtrauktai attīstībai, bet patiesībā šis nav noslēgums, jo tagad vienkārši sākas pats interesantākais. Tagad jūs varat sākt skatīties uz savu dzīvi pilnīgi ar citām acīm, kad atkārtojas kāda situācija. Jūs varat to ne tikai pārdzīvot, jūs varat to izpētīt. Kad parādās emocija, jūs varat to ne tikai apspiest, bet pajautāt, ko tā man mēģina pateikt. Kad jūsu ķermenis reaģē, jūs varat tajā ieklausīties. Kad dzīvē parādās kāds konflikts, jūs vienkārši jautājiet sev, ko šis konflikts grib man parādīt. Ja gadījumā tu pieļauj kaut kādu kļūdu vai pieļāvi, tu vienkārši vari pateikt sev, ka es neesmu kļūda, es esmu sistēma, kas mācās. Un varbūt tieši šeit arī sākās tāda īsta un patiesa transformācija. Nevis tad, kad mēs kļūstam perfekti, bet tad, kad mēs pārstājam baidīties, ieraudzīt paši sevi. Tāpēc es gribu atstāt tevi ar vienu domu. Varbūt šī doma var kļūt par tavu personīgo principu, ka mērķis nav kļūt ideālam, mērķis ir kļūt apzinātākam, jo dzīve nav programma, kuru vienreiz uzraksta un nekad vairs nekas nemainās. Dzīve ir nepārtraukts process, kurā tu mācies, mainies, audz, atjaunojies, atklāj, pārkonfigurē, testē, integrē un atkal mācies. Tāpēc mans novēlējums tev ir novēro, ieraugi, izproti, maini, pārbaudi, mācies un attīsties. Un kad tu atkal nonāc pie kāda sava dzīves baga, nesaki, ka ar mani kaut kas nav kārtībā, vienkārši pajautā sev godīgi, ko šī sistēma man šobrīd mēģina parādīt, jo tu vari mainīt tikai to, ko apzinies, un šis ir Debugging the Mind no IT sistēmām līdz prāta sistēmām. Un atceries, ka sistēma, kas mācās aug, sistēma, kas novēro attīstās, sistēma, kas apzinās, var mainīties. Paldies, ka biji kopā ar mani. Tiekamies kādā no nākamajām Debugging the Mind sarunām. Ja tev ir vēlme ar mani sadarboties vai uzzināt savus bagus, tad sazinies, bet līdz tam turpini sevi novērot, turpini sev uzdot jautājumus. Tieši tāpat turpini meklēt cēloņus, ne tikai simptomus, un pats galvenais nekad nepārstāj sevi atklāt, jo varbūt tu vēl nemaz nezini, cik daudz tevī ir iespējams atklāt. Debugging the Mind, tu vari mainīt to, ko apzinies.